Gads, kāds citādāk. Es nezinu, tā ir visvienkāršākā lieta. Tas tā ir vienkārša lieta. Pasies, šai mašīnā, ja? Tur iekšā ir elektriskais dzinējs, kas saucas par starteri. Tas lieto elektrību un magnētisko lauku, lai uzsāktu to lielo dzinēju. Ja mēs tādu te varētu ieštukot, tad mēs varētu salabot. Protams. Katrā dzinējā ir šitas, ko sauc par alternatoru, kas rada elektrību, aizveda to uz bateriju, uz akumulātoru galvenā, un tad tas tiek aizvests iekšā. Lūk, te. Tas, uz ko kamera tagad skatās, ir starteris. Kas ar elektrisko spēku, tad, kad pagriež atslēgu, iegriež dzinēju, ļauj dzirstēm sākties, un tā tas uzsāk katru parasto dzinēju. Es zinu, kurš pastāstīja par elektriskajiem vilcieniem. Tu! Es? Tu zini par elektriskajiem vilcieniem? Pastāvus vilcienu, tu gribi vilcienu zināt. Davai. Lielākā daļa elektrisko vilcienu izmanto vilces motorus, kas ir elektromagnētiskais motors. Agrīnie elektriskie vilcieni izmanto līdzstrāvas dzinējus. Šie motori ir tieši izdevīgi vilcieniem, jo tiem piemīt liels griezes moments jau no uzsākšanas. Mūsdienu elektriskie vilcieni izmanto maņstrāvas indukcijas dzinējus. Lai gan šie dzinēji ir sarežģītāki nekā līdzstrāvas dzinēji un to sākuma griezes moments ir mazāks, moderni vilcieni izmanto šos dzinējus, jo tie ir daudz efektīvāki un vieglāk uzturētos, jo motora kodolā nav detaļas, kuras saskaras, ka tas ir kustībā. Moderni vilcieni izmanto kontaktīklus vai trešās sliedes, lai iegūtu elektrisko strāvu priekš šajiem elektriskiem dzinējiem. Citi vilcieni arī izmanto dinamisko bremzēšanu un reģeneratīvo bremzēšanu. Dinamiskās bremzēšanas laikā elektriskais dzinējs pārvērš par ģeneratoru un vilciena riteņi sāk darbināt šo elektrisko ģeneratoru. Šis bremzē vilcienu un ģenerē elektrību tajā pašā laikā. Viena problēma dinamiskajai bremzēšanai ir tas, ka elektrība, kas tiek ģenerēta, tiek patērēta kā siltumenerģija, bet reģeneratīvā bremzēšana dara to pašu, ko dinamiskā, proti ģenerēto elektroenerģiju vai nu nodot kontaktīklā, vai nu uzkrāj baterijā. Tad šo enerģiju var izmantot jebkādām vajadzībām. Visi modernākie piemēri elektriskiem vilcieniem ir maglevi vilcieni, kuri izmanto elektromagnētus gan sliedēs, gan paša vilciena apakšā. Šie elektromagnēti atgrūžas un vilciens spēj levitēt virs sliedēm. Es vaigi nē, bet tas šaus gan zina. Vai kas tā motor bija? Protams, ka viņš zinās, davai nāc šurpu, tā ir pasāsi. Bet, protams, es tev salabošu visu. Nāc šurp. Tava mašīna, tieši tāpat kā Tesla, darbojas uz elektromotora, kas izmanto elektromagnētus. Elektromotors darbojas, izmantojot mainīgu magnētisko lauku. Elektriskā strauja plusot caur spolēm ieslēdz elektromagnētus, kas mīiedarbojas ar pastāvīgiem magnētiem motorā. Šī mīiedarbība rada rotējošu kustību, kas griež riteņus. Atšķirībā no iekšteģes dzinēja, elektromagnētiskais motors darbojas gandrīz bez berzes, tāpēc motors ir kluss, ļoti ātrs un ar lielu griezes momentu jau no nulles apgriezieniem. Turklāt, elektromagnēti arī tiek izmantota reģeneratīvajā bremzēšanā. Motors kļūst par ģeneratoru un magnētiskā lauka pretestība palīdz sabremzēt auto, vienlaikus atgūstot enerģiju un lādējot akumulātoru. Trakais Dāvis uzzināja, ka elektromotors izmanto mainīgo elektrisko lauku, lai darbotos, un uzzināja, ka parastas mašīnas arī izmanto elektromagnētismu, ne tikai elektriskās mašīnas. Tiekot mājās, viņš uzzināja vēl, ka elektriskie dzinēji ir aptuveni 90% efektīvāki nekā parastie dzinēji, jo tie neiztērē enerģiju lieki, pārveidojot to karstumā.
kā arī ieviesa jaunu laikā ceļojošu vilcienu, kurš izmanto maglev sliedes, lai tas būtu vēl ātrāks un lai ātrāk dabūtu savas mīļās medus sinepes.